un iesim apskatīsimies rozes. Nu, arī citas puķes. Dažas vēl tikko sāk vērties vaļā. Jūlijas. Jūlija vidus. Cik brīnišķīgs vasaras mēnesis. Silti, saulīte spīd, vasaras lietus nolīst. Un ziniet, nāk skaistais rožu ziedēšanas laiks. Un viņas ir pašā plaukumā. Bet blakus šim skaistumam, protams, gribu jums parādīt porcelānu. Priecājas arī daba, priecājas arī dzīvnieki. Vasara ir tas bagātākais laiks. Arī šajā servīzē Ārija ir attēloti dzīvnieciņi. Viņa saucās Ārija medību servīze. Brīnišķīgi. Medību gan es negribētu nosaukt, jo man ļoti žēl kād medīt dzīvniekus. Vāciņi ir izveidoti ar ozola zariem, zīlēm. Rīgas
porcelāna rūpnīca. Sarkanais zīmogs, pirmā šķira. Un arī varam papriecāties par daļo Siguldu ar dzeltenajām rozēm un par daļo Diānu arī ar dzeltenām rozēm. Abas servīzes ir smalkas, plānsienu servīzes. Necik neatšķirās ar savu daļumu, smalkumu un rožu burvību. Skaistais Rīgas porcelāna rūpnīcas dekols, bagātīgais, es teiktu, dekols, dzeltenās rozes. Un tā kā pašlaik zied rozes, iesim un apskatīsim mazliet daļās rozes, kas pārcietušas šos pavasara augstumus, arī pavasara un vasaras lielās lietavas, kas gandrīz katru dienu lija. Kamēr brīnišķīgā saulīte, gribas jums parādīt Rīgas porcelāna rūpnīcas servīzi Sigulda. Šī Sigulda ir ar retu dekolu. Man līdz šim tikai bija viena teikanna un lūdzu centrālie trauki ar vienu šādu Siguldas krūzīti. Cik brīnišķīgs latvisks raksts. Tā atgādina dabu ar viņas krāsām, zeltījums un pati brīnumaini skaista servīze. Šai servīzē ir sarkanie zīmogi, tātad pirmās augstākās šķiras. Un interesanti ir tas, ka šeit ir viens zīmogs un otrs ir tāds. Divas teikannas ar kvalitātes zīmi un vēl izdomāt, apskatīties, ko nozīmē šī. Varbūt kāda dzimšanas diena bija vai kas. 140 gadu, jā, Rīgas porcelāna rūpnīca, liela jubileja. Gribu jums parādīt ausmu, kura katru reizi pamazdrusciņai pildās. Cukurtrauks, krūzīte ar apakštāsi ir nākusi klāt un piena kanna. Daļā ausma ar retu dekolu. Ļoti dailie ievārījuma trauciņi. Un šie tādi retie Rīgas porcelāna rūpnīcas ir, es teiktu, ļoti, ļoti reti. Kobalta un ar dažādiem ziedu puškiem. Rīgas porcelāna rūpnīca. Austrumu servīzes daļa teikanna ar tādu līgo puški, kur ir dažādas skaistas pļavas puķis, gan rudzu puķis, gan margrietiņas. Rīgas porcelāna rūpnīca. Arī dzerot minerālu ūdeni, mēs varam baudīt no īpašām krūzēm, kas domāta minerālu ūdens baudīšanai.
Un otra pusīte arī. Rīgas porcelāna rūpnīca vai porcelāna fajansa fabrika. Rīgas porcelāna rūpnīca nav aizmirsusi arī par bērniem. Paskatieties, kāds skaists un interesants ir atnācis bērnu komplektiņš. Gan ar mājiņām, gan ar sunīšiem, kaķīšiem, ceļa zīmes, saki stāsta kaķim, kur jāiet, kur nē. Un tikko gribējās parādīt jums ļoti skaistu servīzi Anita ar šādu vasarīgu dekolu, kā pazuda saule un sākās lietus. Tāpēc jau arī tā ir vasara, kad spīd saule un līst vasaras lietus. Lai visiem ir brīnišķīgi skaista vasara.